Sveiki, mīļie! Šis laiks ir īpašs uz zemes. Zeme mainās un mēs mainamies kopā ar viņu. Un katrs no mums jūt kaut ko īpašu sevī, šo te gaismas uzrunu, kas nāk no mūsu eņģeļiem, no mūsu gaismas skolotājiem. Un viss spēcīgākais palīgs, kas tagad tieši šī posmā nāk uz zemi, un kas palīdz gan sievietēm, gan vīriešiem pārvarēt sevī daudzas nozīmīgas lietas, mainīties, atrast sevi, vairāk pietuvoties sevi, ir mūsu mīļā Dievmāte. Viņa šobrīd ir ļoti tuvu zemes līmeņiem un patiesībā pieskaras katra cilvēka sirdī. Un Dievmāte sūta mums savas ziņas, savu svētību. Un šīs te Dievmātes sarunas es esmu pierakstījusi un gribu dalīties jums ar tām. Šī saruna ir domāta sievietēm. Katra no jums sevī nes dzimtas sieviešu pieredzi. Tā var būt kā skarba un smaga nasta, ko jūs iespējams jau no mātes piena esat ieņēmuši sevī. Ja cietušas ir jūsu vecmātes un mātes, tad šī pieredze var ienākt arī jūsu dzīvē. Bet dievišķā ziņa ir tā, mīļās sievietes, ka jebkurā savas dzīves mirklī jūs varat mainīt savas dzimtas sieviešu likteni. Ja jūs pārtrauksiet ciest un būt līdz ar to par upuri, mainīsies visas jūsu dzimtas liktenis. Tā ir iespēja sievietēm atzimt un darīt laimīgas nākamās paaudzes, lai tās varētu dzīvot mīlestībā. Aiciniet mani, Dievmāti Mariju, un es jums palīdzēšu dziedināt dzimtas sievietes un atvērt gaismas vārdus jaunajai sieviešu paaudzei. Jums tikai ir jānotic, ka tas ir iespējams, kopā ar mani, Dievmāti Mariju un gaismas eņģeļiem. Jā, šis process ar mums notiek visu laiku, mīļās sievietes. Un nepavēlti mēs esam izvēlējušās šīs mātes, tieši šo ģimeni, kurā nāk enerģija, kas mums sevī ir jāmaina. Un Dievmāte ir mums kā palīgs šajā ceļā. Šo vēstījumu es saņēmu no Loreto Dievmātes. Ir šī Dievmāte Itālijā, un viņa ir kā mūsu pamat enerģija, mūsu pamat čakras enerģija, ar ko savienojoties, mūsos var notikt jaunas pārmaiņas un, varētu teikt, jaunu dzīves pamatu ielikšana. Kopā ar šo Dievmāti mēs varam palūkoties uz savu dzīvi, uz savu ģimeni, uz māti, ar jaunām, skaidrām, pavisam citām izprotošām acīm, lai mums tas izdodas.